Esiet sveicināti, darbie skatītāji, pašā 2016. gada izskaņā un arī šī gada pēdējā raidījumā Dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valleta. Tā saka, ka gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Bet kāds tad katrai no zodieka zīmēm būs jau nākamais gads, kas starp citu saskaņā ar austrumu astroloģiju būs gaļa zīmēm? To noskaidrosim šajā raidījumā kopā ar raidījuma viešņu astroloģi Maritu Tamu. Raidījumā uzzināsim, kādēļ Marita gājusi pāri kvēlojošām oglēm un turpināsim arī ar dāvināšanas prieku. Meklēsim pārsteigumus, kas varētu patikt katrai no 4 stihijām – ugunī, zemei, ūdenim un gaisam. Savukārt kopā ar stilisti Gitu Šilderi noskaidrosim, kas jāņem vērā pošoties dažādiem saviesīgiem pasākumiem. Vieniem vērties zvaigznēs ir romantiski nodarbi, ko darīt vasaras vakaros, bet astrologiem tas ir, principā, viņa profesija pēc zvaigžņu un planētu stāvokļiem noteikti, kas bija, kas ir un kas būs. Marita, kā tu izdomāji pievērsties astroloģijai? Kas ir tas pievilcīgais, kas tevi uzrunāja? Vispirms jau kā jau daudzi citi, es sāku vienkārši aizgāju, tāpēc, lai uzzinātu kaut ko vairāk par sevi. Tad es sāku mācīties, sāku studēt, un paliek interesantāk, un es pēc dabas esmu būtības cilvēku glābēja pasaules. Es strādāju ikdienā, 17 gadus nostrādāju ar bērniem invalīdiem. Gribējās palīdzēt cilvēkiem izzināt, kas tad izskaidrot viņus. Jā, palīdzēt, parādīt pareizo ceļu kaut kādā veidā. Un tagad sanāk, ka tu jau ar astroloģiju esi saistīta teju 13 gadus. Ja skait vēl klāt to laiku, kas bija mācību laiks. Jā. Tu nodarbojies vairāk ar rietumu astroloģiju. Kā īsti tā atšķirās no citām astroloģijas praksēm? Pie mums vispopulārākā ir rietumu. Pasaulē tomēr vairāk vēdiskā astroloģija. Lielos vilcienos, tiešām tādos ļoti lielos. Rietuma astroloģija vairāk balstās uz to, kas es esmu kā personība, kā es sevi izpaužu, kā es varu attīstīt savus talantus, izcīnīt savu vietu dzīvē. Austruma astroloģija vēdiskā vairāk uz to, kā es varu pielāgoties pasaulē tādā veidā. Un vēl bez astroloģijas tu nodarbojies arī ar cigunu. Un vienā no cigunu retrītiem tu esi veikusi kaut ko, manuprāt, ļoti drosmīgi. Tu esi gājis pāri kvēlojošām oglēm. Kas tev pamudināja kaut ko tādu darīt? Laikam jau kaut kāda vēlēšanās pārbaudīt savus spēkus. Un izrādās spēki ir Izrādās, drosme? Ka var, jā, bet tas pasākums tiešām tāds mistisks drusciņ. Tumša nakts un zāle un tāds kvēlojošs ogļu ceļš, pa kuru pāriet, cik tur tos solīšus, bet tomēr pāriet. Varbūt kāds no raidījuma skatītājiem arī varēs kaut ko tādu drosmīgu ieplānot nākamajam gadam. Bet, ja mēs runājam arī par nākamo gadu, tad nākamais pēc austrumu astroloģijas ir gaļa gads. Varbūt ir kaut kādas lietas, kā mēs jau laikus varam tam sagatavoties, varbūt ir kaut kādas tradīcijas, ko mēs varam veikt. Sagaidot gaļu gadu, tas ir nākamais ir uguns stihijas gads, tātad sarkanā krāsa, ģērbjam mugurā sarkanus tērpus. Gailis ir sabiedrisks putns, viņš svinam draugu lokā, paziņu lokā, ģimenes lokā, jā, aktīvi svinam. Mums jādomā, kā pielabināties gailim. Atcerēsimies arī par sarkano krāsu. Tas droši vien noderēs vēlāk, arī tad, kad mēs gatavosim 3 tēlus. Bet tagad mēs dosimies Valletas veikalos, lai meklētu dāvanas, tādas, kādas patiktu katrai no 4 stihijām. Ugunszīmēs dzimušie auni, lauvas un strēlnieki ir impulsīvi, enerģijas pilni, aktīvi un ar viņiem nekad nebūs garlaicīgi. Tādēļ arī dāvanā viņiem var sarūpēt ko krāšņu. Tā ugunīgā uguns, kā mēs viņus varētu pārsteigt? Ja mēs izvēlamies kādu smaržu, tad auniem, piemēram, kaut ko novatorisku varam. Lauvām, parasti ar lauvām ir tā, ka viņas vispār nevar pateikt, kāda viņai smarža ir. Viņi dara tā vienu smaržu te, vienu gaisā un iziet cauri, un līdz ar to lauvai var visu no tāda lielā krāšņā buķeta lauvai. Jā, gan klasisku, gan kaut ko modernāku. Un strēlnieks, kas vēl ir ugunszīme, viņam tādu var maigus puķu toņus. Kaut kas no ziediņiem. Kaut kas no ziediņiem. Vai šis ir fresh? Šis varētu būt? Šis varētu būt tā kā strēlnieku.
Aunam ņemt tādu, viņam nevajag obligāti klasisku, bet var arī jauns ņemt klasisku, varbūt nedaudz rūgtenus toņus. Sturgalvīgiem aunam. Jā, bet ne ļoti saldu. Uguns zīmei nevienai nevajag ļoti saldu tādu. Ūdens stihijai savukārt raksturīga noslēpumainība un dvēseles dziļums. Nevelti saka, ka tie klusākie ūdeņi ir tie dziļākie, un tas pavisam noteikti ir par Vēzi, Skorpionu un Zivīm. Ja ūdens zīmes ir tās, kas ir noslēpumainākas, tad kā īsti mēs varam atkost viņus, kā mēs varam zināt, ko viņam uzdāvināt? Ir tā, Zivīm, piemēram, dāvināsim kaut ko līdzīgu kā šo, tur, kur ir rakstīts, cik ļoti mēs viņus mīlam, jo viņas sirdī ir ļoti liels romantiķis, vienalga sievietes vai vīrieši, un tāpēc ar to, ka tu esi visskaistākā, vismīļākais, pats labākais, zivis vienkārši dievinās tādu dāvanu. Vēzim mēs varētu dāvināt, tā kā šeit var arī uzlīmēt, sagatavot kaut ko, kas ir saistīts ar atmiņām. Viņi ir ļoti ģimeniski atmiņu krājēji, tad kaut kādu ģimenes bildi mēs varam uzlīmēt vai kaut ko, kur kopā bijuši. Jā, no kāda pasākuma. Savukārt Skorpionam var dāvināt kaut ko, kas ir tāds tā kā drusku noslēpumains. Var kaut ko dāvināt, kas ir, piemēram, šī krūze, kur neko nevar saprast, bet viņa mainīs krāsu. Droši vien te kaut kāds mistiskais. Tādu var kaut ko, Skorpiona zīme tā, kam var kaut ko ar erotisku zemtekstu dāvināt. Labi, kaut kas pikants arī. Kaut ko tam līdzīgu. Jā, labi. Skorpions novērtēs arī noslēpumainu iesaņojumu, no kura ar pirmo acu uzmetienu neko nevar pateikt, kas slēpjas dāvanā iekšā. Savukārt, meklējot pārsteigumus zemes stihijas zīmēm, Vērsim, Jaunavai un Mežāzim, kas ir pastāvīgi un darbu mīloši, atslēgas vārds ir praktiskums. Vispraktiskākajām zīmēm, kas ir zemes stihijai, tad mēs izvēlētos arī praktiskas lietas, tādas, kas noderētu ikdienā. Laikam tā sanāk? Pārsvarā jā, jo šai stihijai nepatīk tās mantiņas, ko noliek un kas apkrāj putekļus. Tāpēc Mežāzim, piemēram, var izvēlēties to, kas uz viņa statusu norāda, un dārgākus zīmolus var, kur viņš kaut ko var sakārtot. Jaunavai arī vajag ļoti tādas, kur viņi var kaut kā sistematizēt. Jaunavai, piemēram, ir jādāvina tāda lietiņa, ko viņi ikdienā nesās. Maks noteikti noderēs. Un arī Jaunavai cimdiņus var, jo viņi ikdienā nesās un atcerēsies dāvinātāju. Mežāzim toties var uzdāvināt kaut ko, kas ir tāds, ko var reizēm iziet, kas ir tāds dārgāks, labāks un izejamā somiņa, piemēram. Vai izejamais portfels varbūt kungiem? Un tad paliek Vērsis? Jā, Vērsim savukārt mēs varam izvēlēties arī kaut ko praktisku, kas viņam ir ērti lietošanā, lai viņam būtu patīkami uz tausti to paņemt. Viņam svarīgas ir sajūtas, jā. Un sarkans, jo gal galā gaļa gads, varam sarkanu, varam arī zilu, ja kādam patīk tāda krāsa. Tas nav tik svarīgi, bet lai viņam ir ērti un lai viņam patīk un lai izskatās labi. Nosvērtās zemes pretstats ir vieglais un kustīgais gaiss, dvīņi, svari un ūdensvīrs. Komunikabli un intelektuāli tādēļ ļoti novērtēs, ja uzdāvinās viņiem jaunu mīļāko grāmatu. Tomēr, ņemot vērā šo zīmju gaisīgumu, arī plānojot darbus un tikšanos, iespējams, gaisam patiesībā noderēs jauns laikrādis. Ūdensvīram mēs izvēlēsimies pulksteni tādu, kas ir ja jūs ieraugat kaut kur un novaidaties ārprāts, kas tas tāds, tad tas būs piemērots ūdensvīram, tāds kā nevienam citam nav kaut kas ekskluzīvs. Apmēram kā šis te, tas varētu būt ūdensvīra pulkstenis? Šis te vairāk būs tā kā dvīņu pulkstenis, jo dvīnim patiks, ja tur pulkstenī būs ne tikai laiks, bet viņam tur varbūt arī pulsa mērītājs un vēl kaut kādas citas funkcijas. Svariem savukārt, galvenais, lai tas pulkstenis būtu gaumīgs un piestāvētu pie kāda no tērpiem, vai ja sienas pulkstenis, lai iedarētos tajā istabas dizainā, lai interjerā iedarētos. Es esmu gaisa zīme, es esmu ūdensvīrs, un es ļoti labi zinu, ka pulkstenis tiešām noderētu, un man arī sanāk kavēt, bet lai mēs neko tālāk nekavētu,
Domāju, ka mēs tagad dosimies pie Maritas, un šeit pat Valletas veikalos turpinās Gita un meklēs 3 tēlus. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Parunāsim šoreiz par sarkanu krāsu. Šī noteikti psiholoģiski ir viena no spēcīgajām krāsām, tāpēc arī daudz sievietes arī baidās no šī toņa, bet sarkans noteikti ir tas, kur var izvēlēties priekš ballītēm, jaunā gada sagaidīšanas ballītēm. Varbūt jāņem vērā lietas nokrāsa, siltais, vēsais, sarkanais. Piemēram, šis sārts, kas jau iet uz bordīgi, ļoti labi iztīsies dāmām ar siltu ādas nokrāsu. Savukārt šādu sarkanu svārku lieliski derēs dāmām, kur ir vēsas ar tumšiem matiem vai platiem blondiem matiem. Un šis oranžīgais, kas arī ir ar sārto nokrāsu, arī derēs dāmām ar siltas ādas krāsu un matiem. Noteikti piedāvāšu arī kādu sarkanu apģērbu Maritai, lai viņa varētu jauno gadu iesākt koši, spilgti un ar tādu lielu pārliecību. Turpinot par svētku tēmu, noteikti aktuāls sievietēm ir jautājums arī par kurpēm, kādas kurpes izvēlēties attiecīgo pasākumu apmeklējot. Protams, melnas laivīņu kurpes ir klasiskais variants un derēs principā jebkuriem dzīves gadījumiem. Šāds variants noteikti derēs dāmām, kur izvēlējusies ar kokteļu kleitu. Ļoti svinīgus oficiāls pasākums mēs noteikti neizvēlamies šādus apavus ar kristāliem vai lieliem spīdumiem. Pārsteidzošam varam izvēlēties kurpes, kurā ir iestrādāts šis spīdums, būs noteikti akcents tērpam un derēs pie vienkrāsaina tumša apģērba. Cik krāšņas balles kurpes Gita izvēlēsies Maritai un ko vēl redzēsim svētku tērpos, par to nedaudz vēlāk. Bet nu laiks turpināt ar ieskatīšanos zvaigznēs. Ciemos pie Maritas esam devušies uz viņas mājīgo studiju Valmierā, kur viņa gan uzbur individuālas astroloģijas kartes, gan pasniedz nodarbības, piemēram, par mēnesi astroloģiju. Un Maritā jūtama patiesa vēlme palīdzēt cilvēkiem. Viņa ir arī viena no Valmieras zaļās skolas iniciatoriem. Skola tikko ieguvusi ekoskolas karogu un no citām mācību iestādēm atšķiras ar individuālo pieeju katram bērnam. Tādēļ jaunā paudze apgūst ko vairāk par tikai mācību vielu. Cilvēku attiecību mācīšanās, tas ir visā tajā skoliņas vidē, jo pēcpusdienās mums arī skolnieki var līdz vakaram palikt un visi bērni. Un šeit nav pa grupiņām, pa vecuma posmiem nodalīts, ir tā kā dabiskāka tā vide, kur vecākie bērni kopā ar mazākajiem un mazie jau mācās vislabāk, viņš iemācās no cita bērna. Ikdienā, lai gūtu prāta un garu mieru, Marita praktizē cigunu, kas attīstīs pat intuitīvas spējas. Kā saka pati Marita, ar cigunu var darboties visas dienas garumā, gūstot daudz labu īpašību. Tas ir vairākos virzienos. Ir pirmkārt sākumā jau uz fizisko veselību, enerģiju uzņemt un papildināt enerģijas krājumus un pārveidot kvalitatīvākā. Un līdz kamēr ar vienu vairāk tas aiziet no arī kā garīga prakse, kur ir dziļās meditācijas, kur sev iepazīt to sevi un attīstīt sevi un pilnveidot sevi kā personību caur to. Bet atgriežoties pie astroloģijas, ko zvaigznes un debesu ķermeņu stāvokļi mums sola nākamajā 2017. gadā? Mūsu gada veiksminieki būs gaisa zīmes. Gaisa zīmes ir dvīņi, svari un ūdens vīrs. Dvīņiem aktuālas būs sirdslietas, randiņi, dāvanas, izklaides. Viņiem būs tāds viegls, jauks, priecīgs gads. Dvīņi var beidzot tikt pie bērniņa, ja ir tāda vēlēšanās un līdz šim nav. Tad tiem dvīņiem, kas ir skatuves mākslinieki, tiem būs tāds panākumiem bagāts gads. Svariem arī brīnišķīgs gads, jo lielais debesu labvēlis Jupiters ir svaru zīmē.
šī prognoze viss uz Jupīteru balstās, un viņiem Jupīters svaru 1. mājā, un tā ir ticības sev, un tāda tā kā veiksme, jebkurā jomā arī var tikt pie bērniņa, var aprecēties. Vispār šis gads kopumā ir ļoti veiksmīgs, lai cilvēki varētu stāties laulībā. Ūdensvīram ceļojumu gads, mācīšanās gads, biznesu arī var atvērt tādu, kur paplašināties var kaut ko saistībā ar ārzemēm. Ūdensvīriem garīgā izaugsme, var kaut ko mācīties ezotērikas jomā. Viņiem paplašināsies tāds kā redzes lauks, ka viņi paies gads un sapratīs arī, ka var dzīvot kaut kā savādāk un labāk, un tas plašums ir tāds kā lielāks. Darbīgs gads gaidāms praktiskajām zemes zīmēm. Vērsim šajā gadā tāds darba gads. Viņam būs iespējas darbu mainīt, dabūt kaut ko labāku darbu. Vairāk pienākumu var būt darbā. Kāpšana tā kā pa karjeras kāpnēm, bet principā tāds ļoti nopietnas strādāšanas gads. Veselību var uzlabot vērši, ja vēlas šajā gadā, tikai viņiem arī pie reizes tad Jupīters dod tādu, visu dod daudz, tad jāpieskata pie sava figūra. Jaunavām savukārt šogad, jaunavām pagājušajā gadā bija tāds labais gads, jauna sākums, un šogad viņām turpinās ar to, ka palielināsies naudas plūsma, ienākumi, izdevumi, tie resursi, kas ir. Mežāzim šogad ļoti svarīgs gads, karjera, var saņemt mežāži paaugstinājumu, to, ko viņi ir ilgi gājuši un vēlējušies, to var mežāži meklēt kādu labāku darbu, kur ar augstāku atalgojumu un augstāku statusu. Sakot, viņiem tāds mežāžiem sasnieguma gads, tad, kad viņi beidzot tiks novērtēti, kad viņi tiks tā kā celti godā. Bet kā ar noslēpumainajām ūdens zīmēm? Vēzim šajā gadā īpašumu lietas. Var pārdot, var pirkt īpašumus, var mainīt vai, teiksim, iegūt lielāku, labāku kaut ko. Nepatīk esošais dzīvoklītis, mainām pret pārdodam, pērkam lielāku, labāku. Visas šīs lietas paplašinam māju, ceļam nākamo stāvu. Tādā veidā sākam remontu un taisam. Tas viss vēžiem šogad ļoti labvēlīgi. Vēžiem uzlabosies ģimenē attiecības. Var ģimenē kāds jauns loceklis ienākt, var meita vai dēls notu vedeklu atvest, var mazbērni uzrasties. Skorpioniem tāds interesants gads, viņiem tāds vairāk uz iekšu, uz sevi vērsts. Šis ir tas laiks, kad skorpioni var tā kā nodoties kādām garīgām praksēm, vientulībai, kuru kā rezultātā viņi pēc gada sapratīs, ka viņi paši ir mainījušies, atbrīvoties no liekā tā, kas ir sevi iekšā. Zivīm notikumi tādi negaidīti. Viņām var būt tādas negaidīti naudas ienākumi, negaidītas dažādas situācijas, krīzes situācijas var gadīties, kas arī, protams, vēlāk redz, ka tas tomēr ir bijis uz labu. Palielināsies zivīm vai palielināties naudas apjoms, var kaut kādas investīcijas veikt, ieguldījumus. Un visbeidzot, enerģiskākais trio Auns, Lauva un Strēlnieks jeb uguns stihija. Auniem, es teikšu, ka brīnišķīgs gads. Auniem ir tie, kas auni nav precējušies, var apprecēties, labvēlīgs partnerattiecību gads. Auni, kas ir biznesā, viņi paplašināsies, viņiem klientu loks, jauni biznesu partneri, jauni līgumi. Lauvām ļoti kustīgs un aktīvs gads, kontaktu gads, arī paplašināšanās kontaktu skaitā.
Ja lauvas vēlās kaut ko internetā darīt, atvērt tirdzniecību, internetu veikalu, tas viss šogad priekš lauvām viņām ļoti labvēlīgi. Strelniekiem šis tāds gads, ko pavadīt ar draugiem, kur draugu loks ievērojami paplašināsies. Daudz strelnieki pabeigs kādas iestādes un varbūt saņems tādus visus šos diplomiņus, kur var pielikt pie sienas, ka es to esmu izdarījis, tāds apbalvojumu gads, dažādā veidā apbalvojumus saņemt. Un tomēr, lai kāds būtu prognozes par nākamo gaļa gadu, tikai mūsu pašu spēkos ir tās piepildīt. Cilvēkam ir tomēr jāiet un jāpaņem tā iespēja. Jo šeit ir stāsts par to, ja tu gribi apprecēties, tad līdz tai autobusu pieturai ir jāaiziet, lai kādu satiktu. Vai ja gribi laimēt loterijā, tad tā biļete ir jānopērk, lai to varētu. Tāpat arī jebkura lieta, ko Jupīters šogad apsola, ir jāsāk pašam to darīt, lai mēs to varētu saņemt. Jo mājās sēžot un neko nedarot, tomēr nenokritīs no gaisa. Katrs pats savas laimes kalēs. Jā, savas laimes kalēs, bet vajag izvēlēties to jomu, kurā to laimi kalt, un tad arī ķerties pie lietas, jo šajās jomās Jupīters viņiem dos veiksmi. Gada miera laiks, kas ir pilns ar dažādiem pasākumiem un ballītēm, un tām arī atbilstoši jāsagatavojas. Bet kā tad ķerties lielākām un mazākām svinībām, par to pat turpinājumā pastāstīs Gita. Marita, mūsu šīs dienas pirmais apģērba komplekts sarkana kokteļa kleita, kas ir paredzētā jaunā gada svinībām, jaunā gada sagaidīšanai, un kāpēc to nedarīt pārliecinoši, priecīgi un arī drosmīgi, jo sarkanā krāsa tomēr tā, no kuras sievietes arī baidās. Manuprāt, lielisks komplekts un sarkanā krāsa noteikti ir tava, ar ko tu vari izcelt gan acu krāsu, gan matu krāsu. Papildināja ar aksesuāriem, kas ir greznāki, ar spīdumu, jo kleita diezgan askētiska. Līdz ar to šis tērps der gan 6:00 vakarā, arī pusnaktī dažādām situācijām. Kā tev pašai liekas? Kā tu jūties? Es jūtos brīnišķīgi, jo man tiešām patīk sarkana krāsa, un pat cik ir gaļa gads un uguns stihijas gads, tad tā ir īstais tērps, kurā to nosvinēt. Jā, man prieks! Marita, šīs dienas otrais apģērba komplekts. Pēc dress code mēs viņu sauktu smart casual. Droši vien daudziem tas ir svešs savienojums vārdu. Tas principā ir brīvā laika stils ar tādu klasisku un nedaudz elegantu piesitienu. Principā tāda skaista lēdija, arī ofisa dāma, dodās uz kādu darba pasākumu, kas ir oficiāls, bet ar svētku noskaņu, nevis ikdienu. Līdz ar to tas tērps ir arī uz tādu klasisku noti, bet ar detaļām, kas ir šis raibais raksts blūzē, bikses, kas nav klasiskas, bet rūtainas, kopumā viņu radot tādu ne ļoti pareizu, bet tādu interesantu un kičīgu somiņu, kur, teiksim, var arī nesāt ar lenci kā standarta, bet ejot no darba uz pasākumu, mēs viņu paņemam kā klaču, nomainam auskarus, un tas tēls vairs nav mums tik stīvs un pareizs, bet ar rodziņu. Kā tev pašai patīk? Kā tu jūties biksēs, jo es zinu, ka tu bikses vispār nenēsā? Jā, man tas ir liels tavs panākums, ka tu pierunāji man iekāpt biksēs. Tas tiešām nav mans. Bet jā, es viņās jūtos ļoti ērti. Man prieks, jo tu viss tās vienkārši pasakāji, bikses noteikti ir tās apģērba gabals, kas tev jāiekļauj garderobē. Paldies tev! Marita, šīs dienas pēdējais apģērba komplekts – garā vakara kleita.
paredzēts ir īpašiem gadījumiem, svinībām. Noteikti pēc 6:00 vakarā. Garās vakarklētas mēs nevelkam pa dienas pasākumos, bet vairāk uz nakti. Arī, protams, varam sagaidīt jauno gadu, arī Ziemassvētku balvas, kas varbūt ir pagājuši, citam jā, citam nē. Manuprāt, brīnišķīgi, ka vakartērps ir tumši zils, ka tā nav melnā krāsa, jo melnais noteikti nav tavs. Viņš varbūt akcentos, aksesuāros, kā dotajā brīdī, bet zilais lieliski tev piestāv kleita, ir skaista, klasiskā, eleganta. Noteikti katras dāmas skapī ir gara vakarkleita, vēl pēc tam mežģīna derēs ilgam laikam, daudziem gadiem. Kā tev pašai šķiet, kā tu jūties? Man ļoti patīk šis tērps, jo viņš tiešām ir tāds, kas man ir ērts, es pat teiktu tā kā otrā āda. Es tur jūtos tiešām labi. Tas visam jau. Paldies tev! Ja par jauno gadu stāsta mūsu šīs dienas sagatavotie 3 tēli, tad man liekas, ka nākamais 2017. būs patiešām krāšņs un skaists. Marita, kā tev pašai, kurš no šiem 3 tēliem bija tā kā, tavs sirdī vistuvākais? No šiem laikam jau es izvēlos šo tēlu, jo kaut arī zilā nav man mīļākā krāsa, bet Gitai ir izdevies atrast kaut ko tādu, kas tiešām man ļoti patīk. Ir gan skaists, gan ērts. Ir izdevies. Skaisti, un lai skaistums arī nākamajā gadā par to. Paldies par piedalīšanos un arī dāvanu no sadarbības partneriem Well Professionals. Paldies tev! Paldies! Cerēsim, ka nākamajā gadā zvaigznes nesīs un rādīs mums to pašu labāko, bet jāceras arī, ka pašiem jāpieliek roka, lai visi iecerētie mērķi izdotos. Tiekamies jau nākamajā 2017. gadā ar jauniem iedvesmas stāstiem raidījumā Dzīves pulsā kopā ar Tirzniecības centru Valeta. Visu to gaišāko un laimīgu jauno gadu! Raidījumu atbalsta Well Professionals.